Saule, kuras dažkārt tik ļoti pietrūkst mūsu platumgrādiem mītniekiem, brīžiem sagādā ne tikai pozitīvas emocijas. Saule var atstāt savus pēdas uz cilvēka ādas ne tikai iedegumu, bet arī pigmentu plankuma veidā, no kuriem ir vēlēšanās atbrīvoties. Bet kā to izdarīt pareizi, to jautājām profesionālai dermatoloģei Inetai Zirnei. Pēc Inetas domām rudens ir īstais laiks, lai sāktu veikt procedūras, kas atbrīvo ādu no nevēlamiem bojājumiem un pigmentācijas. Tagad saulīt vairāk nav. Un parādās vairāk laika un iespēju, ko veltīt sev. Un tad var risināt kādas estētiskās dermatoloģiskās problēmas, kas, teiksim, uztrauc. Piemēram, rozācija, kas ir paplašināts asinsvadu tīklojums uz sejas, jeb pastāvīgi apsārtus sejas āda, izsitumi. Tāpatās arī pēcpiņu pigmentācija, dažādi asinsvadu veidojumi, vaskulārie, kas ir, piemēram, hemangioms, jeb asinsvadu zvaigznītes. Tad vēl arī, protams, pigmentācijas, dažādi traucējumi, melazmas. Un otrs virziens ir arī ādas fotoatjaunināšana. Problēmu novēršanai nevienmēr pietiek ar vienu procedūru, dažkārt tās nepieciešams atkārtot tik pēc noteikta laika perioda, bet noņemot, piemēram, vecuma plankumus, rezultāts ir redzams jau pēc pirmās reizes. Šis ir, kas man rokā ir, tas ir IPL, tas ir intensīvi pulsējošās gaismas moduls, un šī ir vispopulārākā iekārta un vispopulārākā procedūra mums šeit. Tas ir tieši vērsts uz rozāciju un pēcpiņu pigmentāciju, kā mēs runājam, un arī uz melazmām, pigmentācijas traucējumiem. Procedūras ilgums vidēji 40 minūtes, un tās nevar nosaukt par sāpīgām. Turklāt nav nepieciešams ilgs atvesaļošanās periods. Jūs varat dzīvot ierastajā dzīves ritmā tūlīt pēc procedūras. Veicot procedūru ar lāzeru iekārtu, nepieciešams izmantot īpašas brilles. Šeit ir lāzeru starojums, kā mēs zinām, ja? Un tas ir tāpēc arī procedūras laikā tiek aizslēgts kabineta durvis, lai kāds nejauši neienāk, ja, un netrāp, teiksim, ar šo te starojumu. Jo arī man, protams, ir šīs te brilles. Dažādiem moduļiem ir savas brilles, ja, un kas tiek lietotas. Un arī pacientam, lai aizsargātu acis, tāda tipa, ja, viņas ir. Un no šī te lāzera starojuma, ja, tad obligāti bez brillēm mēs neko nevaram iesākt. Pirms pierakstīšanās uz lāzera procedūru jākonsultējas ar dermatologu. Tāpat kā daudzām procedūrām, mēdz būt arī kontraindikācijas. Speciālists parādīs labāko veidu, kā atrisināt satraucošo problēmu. Un, lai novērstu nevēlamās sekas, vasarā īpaši uzmanību jāpievērš sauļošanās krēmiem un jāizvairās no pārāk ilgas uzturēšanās saulē, īpaši karstā dienas laikā.